Labdien! Mani sauc Pēters, un šis būs mans pirmais video šim YouTube kanālam, ko es šodien uztaisīju. Es veikšu dažādas sērijas ar visādiem smieklīgiem video un visādām trakulībām, ko es darīšu. Bet šodien es veikšu lasījumu no grāmatas, kur saucās Grāmata zēniem. Bet meitenes, neslēdziet no šo video, jo šeit būs tēma jums arī. Tieši šī tēma, ko es lasīšu, ir mums visiem. Kāpēc kontracepcija reizēm nav efektīva? Tātad, kāpēc dažreiz prezervatīvi nestrādā? Aiziet! Tad droši vien zināt, ka pēdējos gados stipri pieaudzis grūtniecības skaits pusauģu vidū. Tas ir dubultojies un visādi, jūs zināt, 16 and pregnant ir tāds raidījums. Tāpēc nav jābūt izcilam zinātniekam, lai saprastu, ka kontracepcija reizēm nedod gaidītos rezultātus. Tam var būt dažādi iemesli. Tiem, kas nesaprot, kas ir kontracepcija, tas ir izmantot drošības līdzekļus, kamēr jūs pavadat jauku laiku. Droši vien visbiežāk sastopamais cēlonis, kāpēc kontracepcijas paņēmiens cietis neveiksmi pēdiņās, ir tas, ka pāris to nemaz nav lietojis. Daudziem jauniešiem ir pilnīgi nepareizs priekšstats par grūtniecības iestāšanos, jūs to zinājāt? Daži domā, ka meitenei nevar iestāties grūtniecību mīlējoties pirmo reizi, vai darot to, kamēr ir menstruācijas laiks meitenēm, vai darot to stāvus varbūt pat. Domājieties. Jo, tāpēc šādās situācijas kontracepcija netiek bieži vien lietota, un viņi domā, būs jau foršāk, bet kaut gan tām nevajag bērni. Taču meitenēm visos šajos gadījumos var tomēr iestāties, un parasti arī iestājas grūtniecība. Esiet uzmanīgas meitenes, šķiram nākošo lapustīti. Pareizi lietotas pretapaugļošanās tabletes, diafragmas, dzemdes, kakla uzmals un prezervatīvi ir efektīvi. Arī implanti, hormonu injekcijas un dzemdē ievietojamie kontracepcijas līdzekļi ir ļoti efektīvi. Turklāt sievietē nav jāraizējas, ka viņa varētu tos lietot nepareizi. Galvenais ir tikai lietot meitenes un puikas. Turklāt sievietē nav jāraizējas, ka kontracepcijas līdzekļi tomēr labāk lietot tos nekā neko. Gan zēni, gan meitenes kādu ārēju iemeslu dēļ var just nepieciešamību radīt bērnus. Tas dažreiz gadās. Ievilksim vienu fiksto. Turpinām. Zēns iespējams domā, ka padarot meiteni grūtu, viņš pierādīs, ka ir vīrietis. Puikas, jūs neesat vīrieši, to izdarot. Meitene varbūt vēlas bērniņu tādēļ, lai zinātu, ka vienmēr būs kāds, kas viņu mīlēs arī. Zēns vai meiteni kādu mīlot var just vēlēšanos pēc bērnu no šāda cilvēka, domājot, ka tas palīdzēs viņiem palikt kopā arī grūtos situācijās, kaut gan lai gan neviens nekad nav kopā. Es šobrīd esmu ļoti vientuļš un lasu grāmatu. Video neiekārās, es vienkārši sastingu sekundi. Turpinām. Šeit ir maza ilustrācija, lūdzu, par kaut kādu milzīgu tableti, kurā skrien cauri. Aiziet, diemžēl šādās situācijās cilvēki nevienmēr godīgi atzīstas, ka lietojuši kontracepciju. Zēni varbūt apsola, ka pārtrauks dzimuma aktus tur pirms ejakulācijas, bet tad nejauši ejakulācija gadās par agru. Var gadīties visādi. Es jau nebūšu tas, kas to pateiks. Vai meitene pasaka, ka lieto hormonālās tabletes, bet tās tomēr nelieto. Tādi gadījumi var būt. Tas, ka zēni un meitenes šajā ziņā nav bijuši godīgi, nebūtu nenozīmē, ka viņi rīkojas ļaunprātīgi vai ir slikti cilvēki. Šie cilvēki parasti ir labi, vienkārši gadās. Viņi vienkārši domā, ka kaut kādā veidā būs laimīgāki, ja radīs bērnu. Tāpēc atbildība jāuzņemas gan zēnam, tāpēc vīrietim, gan meitenei. Tātad sievietei jāuzņemas ir atbildība. Tad abi būtu pārliecināti, ka drošības pasākumi ir patiešām veikti. Un lūk, tas bija mans pirmais no daudziem grāmatu lasījumiem, ko es izpildīšu nākamajos video. Varbūt man mīļa grāmata ir par Justinu Bieberu. Man patīk Harijs Poters, es lasu arī Twilight 1, 2, 3, lasīšu arī 8, ja būs. Galvenais sekojiet man, neaizmirsiet komentēt, ko jūs vēlaties, lai es lasu. Šī grāmata vēl ir pilna un man vēl ir daudz tādu
Es zinu daudz ko no dzīves. Pastāstīšu jums visu. Pilnīgi visu. Ierakstiet komentāros jebkādu tēmu, tur vilcienus un mašīnas un dzīves situācijas. Es pārunāšu par visu. Tātad tiekamies nākamajā video un neaizmirstiet parādīt šo draugiem. Uz redzēšanos, draugi!